Es esmu spēlējusi Zāru un Antoniju Lūcijas Baumanas iestudējumā Jaunatnes teātrī. Un, starp citu, tur viena izrāde mums bija ļoti īpaša, jo mēs spēlējam 1. janvārī, tad, kad Rudolfam Blaumanim palika 125 gadi. Tagad es spēlēju Tomuļmāti, bet es esmu arī bijusi Mājas Gariņos un Dzelzkāja tautā. Blaumanim šī izrāde Skroderdienas visi darbiem notiek tādā, var teikt, saulgriežu laikā, un šī luga ir kā himna Latvijai, Latvijas dabai, bet daba, protams, ir arī cilvēki. Šī izrāde jau ir kļuvusi ne tikai tradīcija, kā daudz uzskata, tas jau ir rituāls. Tā un pelnīts tautas mīlestība ir pelnīts šai izrādē, un it sevišķi mūsu izrādē, jo, ja saka, ka visgrūtākais žanrs ir opera, teiksim, 1. vietā, tad 2. vietā noteikti būs Skroderdienas silmečošana. Oi, 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 mīļākā frāze. Nu, un tad jau tos stipros vecos vārdus, un tad jau to ūdeni. Ūdens ir arī mans mīļākais rekvizīts šajā izrādē. Tas, kad ūdens ir ne tikai viens no kosmosa visuma 4 pamatelementiem, šeit ūdens ir, mīlu ūdeni šajā izrādē. Es tagad spēlēju ģenerālis, tas bija vai pirmizrāde, pirms 17 gadiem. Un es saku, mīļā Laimā! Man tālāk jāsaka, ņem to slotu, atslāk viņu atpakaļ. Es pasaku, mīļā Laimā! Un pēkšņi Mājas Gariņš. Dace Bonāte saka, jā, lūdzu. Un tagad katru izrādi šī vieta tiek uzņemta arī ar publikas atsaucību. Vispār man ļoti patīk, ka režisori izdomājuši šos Mājas Gariņus, jo viņi ir, katrā ziņā tāda, ir skaidrs, ka mēs esam, visi vienā laivā. Tā bija Vičela Varslavāna, un mums visām vecenēm ir sarkans kurpes. Un tie, kas ļoti domā par tautastārpiem, tie zina, ka jābūt melnām kurpēm, jo tā ir noteikts, tā ir rakstīts. Vičela teica, nē, tautdziesmā ir rakstīts baltām diega zeķītēm, sarkanām kurpītēm. Un mums ir tās sarkanās kurpītes. Tā ir Tomuļmāte. Kad es izlasīju pavēlē, kad es būšu Tomuļmāte, es vienkārši biju laimīga. Jo jau kopš neatminamiem laikiem, kopš Ezeriņa to spēlēja, un pēc tam mūsu teātrī Vera Singajevska, un šeit es atceros Helēnu Romānovu. Tomuļmāte ir brīvs cilvēks. Viņa mīl šo pasauli. Viņai nav kalpa dvēsele. Viņa zina, ko nozīmē dzīvot, neskatoties uz to, ka viņai pašai nav bērni, bet viņai ir šī spēja mīlēt. Viņa mīl katru bērnu, ko viņa ir sagaidījusi. Un es domāju, tā lielā pasaules mīlestība, kas ir katrā Blaumaņa tēlā, kā viņš šajā lugā ir ielicis. Šeit ir vēl jo īpaši un vēl jo skaisti. Pret rītiem, pret vakariem, pret tukšajiem ziemeļiem.